ko vakar sapacināja. Ņemiet krūstu! Cik garšīgi! Garšīgāk par kolu! Un spraitu. Es tā domāju, jo siena pļaušanas laikā tā ļoti velcē. Bet kā tad pie augtie bērzi? Es esmu redzējusi kāposta, burkāna sēklas, bet kādas no izskatās tā bērzu sēklas? Ejam, es jūs parādīšu bērza sēklas un kā tos arī sēju. Lūk, šeit ir bērza sēklas. Tik maziņas un tik vieglas. Jā, bet spainī, kura tilpums ir 10 litri, var iebiet tikai 100 gramu bērza sēklu. Oho! Un kam tām bērzu sēklām spārni? Tādā vējā kā šodien, bērzu sēklas var aizlidot daudzus kilometrus tālu. Vai! Un tagad varam sēt. Šeit mums ir kastīte, kur ir piebērtas smiltis. Mēs viņas mazliet nolīdzinām. Un tagad ņemam sēklas. Un vienmērīgi sējam. Un tagad lai dīkst? Nē, tagad mums viņas ir jāpaliek. Kā cilvēkam vajadzīgs ūdens, tā arī bērza sēklai vajadzīgs ūdens. Un tagad viss? Tā kā cilvēka bērnam vajadzīgs siltums, tā arī bērza sēkliņai vajadzīgs siltums. Tagad mēs viņu apseksim ar tādu pāladziņu. Un tagad viņas dīgs vienu nedēļu un būs tāds? Nē, bērza sēkla dīgst 2 nedēļas. Pēc tam 2-3 nedēļas viņa attīstās par stādiņu. Lūk, šeit jau ir pasēt daudz bērzu sēklu. Tagad es jūs parādīšu dažādu vecumu bērzus. Ejam! Ejam! O, cik interesanti! Jā, šeit ir vieta, kur bērzi aug tālāk, kad ir izvesti no siltumnīcas. Cik ir vecs šis bērs? Šis bērs ir vecs aptuveni 1 mēnesi, bet šis bērs ir audzis jau visu vasaru. Un cik tad vispār ilgi bērzi aug? Bērzi aug no 70 līdz 70 gadiem, bet pēc tam sāk novecot. Vai tu zini, cik bija tam bērsam, uz kura bija uzkārtas šūpolis? Tam varēja būt 100 un vairāk gadu, bet Latvijas parkos ir pat sastapti tādi bērzi, kuriem ir virs 115 gadiem. Bērzes sniegtos labumus mēs izmantojam ikdienas un kopš dzimšanas. Lūk, šūpulīts iekārts bērza līkstē. Tik līgana šūpošanās nomierina pat visnīkīgākos bērnus. Vai tu zināji, ka tādu šūpuļus iekārtus bērza līkstē izmanto arī tagad? Bet es bērzu tāšu vācelītē pagājušā gadā lasīju zemenes. Lūk, kādus podus taisīja ar bērs stāstījumiem. Agrāk un arī mūsdienās šādi podi ir visstiprākie. Mans tētis no meža cenšas atvest bērza malku, kura ir vissiltākā, un ar bērza tāsīm ir visātrāk iekurt krāsni. Bērza veselīgo tēju aizvien gatavo mana vecmāmiņa. Un vislabāko bērza labumu mēs izbaudām sestdienās pirmdien! Visu mežu iztaigoju, taidā kukana dabovu, taidā kukana dabovu. Dzērža saknis vara zori, dzērža saknis vara